Sveicināti! Šodien vēlos jums pastāstīt par Valtra traktoru jaunāko Q sēriju. Šis gan nav īsts traktors un nav īsta kabīne, tas ir vairāk tāds demonstrācijas stends, un es šobrīd atrodos ne traktoru muzejā un arī ne traktoru veikalā. Patiesībā es atrodos Klaja lauka vidū, novietotā kravas automašīnas piekabē, jo šis ir tā saucamais Valtra Smart Track, tātad speciāls kravas auto sastāvs, kas ir uzbūvēts par godu Valtra Smart Tūrei. Pragmatiskiem ļaudīm, kas prot skaitīt naudu, un starp jums arī noteikti daudz tādi ir, rastos jautājums, kādēļ tā nopūlēties, kāpēc jābūvē šāda pārvietojuma izstāžu zāle. Tā ir unikāla iespēja pievest cilvēkiem tuvāk jaunākās tehnoloģijas un parādīt, kā tās darbojās. Te mums ir labs piemērs – automātiskā smērvielu distribūcijas jeb eļošanas sistēma. Vēlāk, starp citu, es parādīšu, kā tā funkcionē uz jaunās Valtra Q sērijas. Vēl viena inovācija, kas agrāk nebija sastopama Valtra ražojuma traktoros. Jā, droši vien kāds no jums būs pamanījis, ka mums tur fonā ir sauna. Tā tas arī ir. Tā atrodas šajā pārvietojumā izstāžu zālē, jau gal galā pēc darba jau ir jāatpūšās. Bet atpakaļ pie darba, tad šī ir Valtra vēsturē pirmā automātiskā riepu spiedienu kontroles sistēma. Man liekas, ka laiks apskatīt, kā tā izskatās uz jaunās Q sērijas. Un šeit tie arī ir Valtra Q sērija, kaut kas pilnīgi jauns, kas ir izstrādāts un ražots Somijā. Šie ir lielākie Q sērijas pārstāvi, tātad Q305, un tagad laiks uzzināt, kas tad tajos ir tik īpašs. Lai pienācīgi novērtētu, cik iespaidīga un masīva tehnika ir, jaunā Valtra Q sērija vajag pieiet traktoram tieši klāt. Paskatieties, kādi izmēri. Šajā Q sērijā ir pavisam 5 modeļi, viss kā viens aprīkot ar 7,4 litru 6 cilindru ACO Power dīzeļdzinēju, ar jaudu no 230 līdz 305 zirgspēkiem. Ieskatieties vērīgi, uz šī Valtra Q sērijas eksemplāra izplūdes trakta ir uzraksts Unlimited, tas nozīmē bez robežām. Un Valtra fani jau zinās, ka tas nozīmē Unlimited Studio, tātad Valtra traktora rūpnīcas iekšējo saucamo tuningu vai papildu aprīkojumu nodaļu. Un viens no svarīgākiem, varbūt jaunākajiem šī konkrētā traktora papildu aprīkojuma elementiem bez šaubām ir riepu spiedienu sistēma. Skaidrs, ka jebkura moderna traktora konstrukcijā milzīga nozīme ir sakabes iekārtai, tās celtspēja, funkcionalitātei un tā joprojām. Valtra Q sērijā to viss ir pilnīgā kārtībā, celtspēja 10 tonnas, šeit ir visas iespējamās un modernās sakabes iekārtas un, protams, arī ISO savienojumi. Īsāk sakot, šo traktoru bez pūlēm var savienot ar visviedākajiem mūsdienu lauksaimniecības agregātiem. Bet vissvarīgāko inovāciju jaunajā Valtra Q sērijā esam pietaupījis saldajām ēdienām. Diemžēl es to nevaru jums parādīt, tāpēc, ka tā atrodas zem kabīnes un bez šaubām tā ir transmisija, jeb kā tautā saka pārnes un kārba. Un Q sērija ir pirmā Valtra, kurā ir izmantot jaunā ACO Vario bezpakāpju transmisija. Ko tas dod? Pirmkārt, produktīvāku darbu. Traktors ar vienu pedāļu spiedienu brauk no bezmaz 0 līdz 50 km/h. Gluži vienkārši ar šo traktoru jūs varat izdarīt vairāk. Un tā, esam veikuši pirmo iepazīšanās tūri ar jaunajiem Valtra Q305 traktoriem. Tie izskatās diezgan līdzīgi, kāds teikt, pa vienādi, vai ne? Tomēr šim traktoram ir kaut kas tāds, kā nav tam. Šīs Valtra Q sērijas traktors aprīkots ar automātisko smērvielu dalīšanas jeb distribūcijas sistēmu. Lūk, tas bunduls, ko es jums rādīju demonstrācijas kravas automašīnā uz galda. Un ko tas dod? To pašu, ko, piemēram, kombainiem, kas tiek aprīkot ar šādām sistēmām. Tas nozīmē, ka smērviela automātiski tiek nogādāta uz visiem ārējiem bilstošajiem mezgliem, piemēram, uzkabes ierīcēm. Stop! Pirms sākam braukt, es gribu parādīt vēl vienu interesantu sistēmu, kas, starp citu, arī nāk no Unlimited Studio. Tātad, tas ir rūpnīcas aprīkojums, papildu aprīkojums. Kā jūs domājat, kas tas tāds ir? Tā ir viedo kameru sistēma vai iekārta, kura tāpat kā vieglajās automašīnās vēro situāciju traktora priekšpusē un arī sānos. Taču atšķirība ir tāda, ka kabīnē, ekrānē redzama ne tikai bilde no šīm kamerām, bet tur ir arī brīdinājums, ja kameru darbības zonā parādās, piemēram, vieglais automobīls. Un braucot ar kaut kādu milzu agregātu priekšā, šauros neparedzamos krustojumos, šī sistēma var lieti noderēt. Augstas klases traktoram, protams, pienāks arī augstākās klases kabīne, un Valtra Q sērija sevišķi jau Unlimited izpildījumā tāda arī ir.
melnie griesti, zamšādas un ādas kombinācijas sēdeklis, protams, visas vajadzīgās vadības ierīces, kas attiecas gan uz traktoru, gan uz lauksaimniecību. Man ļoti patīk šis saucamais A startnes displejs, tad priekšā mums vairs nekāda rādītāja nav, viss atrodas šeit. Pie tam arī displeja saturs tagad ir daudz uzskatāmāks un vienkāršāks. Nu, lai ilustrētu to, cik vienkārši un patīkami ir rīkoties ar šo traktoru, es varētu minēt tādu piemēru. Ja, piemēram, es sadomātu, kā Džeremijs Klārksons nofilmēt seriālu Ferma, nu, tikai Latvijā, te kaut kur Tērvietas apvidū, tad es domāju, ka es izvēlētos šo traktoru. Lai kā mēs būtu pieraduši pie moderno traktora iespējām, katru reizi iekāpjot jaunā Valtra modelī, sevišķi šajā traktora klasē, nu, tomēr rodas tāds pārsteigums un cieņa pret mūsdienu tehnikas komforta, tehnoloģisko un inovāciju piesātinājumu. Un ziniet, kas ir pats labākais, ka lai kas tajā traktorā būtu salikts iekšā, visi šie ekrāni, kloķi, pogas un viss pārējais, tas viss ir nepieciešams. Tam ir kaut kāds uzdevums un to kādu dienu patiešām var likt lietā. Un laikam jau ar to šādi traktori visvairāk ir pārāki par vieglajām automašīnām. Kā mēs zinām, mūsdienās ir daudz lieku vērķu. Nu ko, saule pamazām laižas slīpi, ēnas stiepas arvien garākas. Šī bija ļoti ražīga diena, jo mēs pirmo reizi iepazināmies ar jaunāko Valtra traktoru sēriju, tātad Q sērijas. Par iespējām izmēģināt šo traktoru jūsu saimniecībā vai vienkārši veikt demo braucienu, interesējieties pie Valtra oficiālā dīlera Valtek visā Latvijā.